Čau visiem dārgiem brāļiem un māsām Kristu, lai Dievs bagātīgi svētī vienmēr, kunga Jēzus Kristus vārdā. Šodien es runāšu par tēmu, ka man Dievs ielicis sirdī runāt, un man tēma saucās runāšana mēlēs. Tā ir, man liekas, ka viena no apspriestākajām tēmām, ko ļoti daudz apspriež, daudz draudz un neizprot, un citi draudz izprot, un tā tālāk. Tāpēc ar Dievs man ielicis sirdī runāt ar tēmu. Saprotiet, mēlēs runāt ir dots katram. Kvalifikācija uz mēļu runāšu to dod Jēzus asins. Jēzus dod tev to. Tā ir dāvana no kunga Jēzus. Jēzus to dod to dāvanu. Jēzus saka, un es lūkšu tēvu, viņš dos mums citu aizstāv, kas pie jums būs mūžīgi. Patiesības garu, ko pasauli neredz un nevar dabūt. Tāpēc, ka viņi to neredz. Bet jūs viņu redzat, viņš pastāv pie jums un mājo jūsos. Viņš ir patstāja pie mums svētais gars. Tad mēģi runāšu nāk no svētā gara. Svētais gars tev runāts ar tevi. Un Jēzus asins kvalificē tevi uz runāšanu mēlēs. Jēzus to izdarīt, tā ir viņa dāvana tev. Ja kāds domā, ka viņš nav cienīgs runāt mēlēs, vai viņš nav gatavs, tad tie ir maldi. Tev nav jābūt ne gatavam, ne cienīgam, jo Jēzus to ir padarījis. Pie krusta viņš to ir izdarījis visu jau, lai tu būtu cienīgs. Tā ir kvalifikācija, ir viņa asins, ka tu pieņem par savu kungu un glābēju, tas tev tiek dots. Tev dot, tā ir dāvana. Daudz mēs to dāvanu pat neesam attaisījuši vaļā nekad. Viņi tev ir iedomājies, es tev iedod tagad dāvanu. Un tu dāvanas nolicis mājā, viņi tev stāv un neattaisīt iepakot dāvanu visu laiku. Bet tev viņi jātaisa vaļā. Jo mēls mums ir, lai palīdzētu celt tevi. Apostols Pāvils saka, es pateicu savam Dievu, kas vairāk par jums visiem runāja mēlēs. Viņš runāja vairāk par visiem mēlēs. Par visu korintiešu draudzi, kur nebija dažs simt, bet tūkstošiem cilvēku bija. Viņš pasaka, ka viņš runāja vairāk par visu, tāpēc, ka viņš runāja vairāk par visiem mēlēs. Ar to viņš atšķirās no citiem apostoļiem. Apostols Pāvils. Ka viņš saka, ka viņš negāja pie miesas un asinīm pēc padomu, bet 3 gadus vēlāk viņš aizgāja. Viņš pavadīja to laiku runājot mēlēs. Tās atklāsmes viņam nāca, tāpēc, ka viņš runāja, tā ir debesu valstības valoda, tiešā valoda ar tēvu, kuru nesaprot ienaidnieks, kuru nesaprot neviens ļaunais gars, neviens dēmons. Tāpēc arī vēlams ļoti baidās no tām draudzēm, no cilvēkiem, kas runā mēlēs, jo tur notiks lietas viss. Viņa to dāvanu tā dot. Daudz mēs tā dāvanu ir dota, bet mēs viņu pat neizmantojam. Mēs ļoti maz runājam mēlēs. Tāpēc, ka ir teikts, ja kad nedrīkst runāt. Bībelē daudz, ka tur nav teikts, ka nedrīkst runāt. Tieši. Pāvils saka, lai viss notiek kārtīgi un pareizi. Ir rakstīts, ja mēs dzīvojam garā, tad staigāsim garā. Ja tu staigāsi garā, tu darīsi pareizi. Un svētākais zinās, kad vajag runāt mēlēs, kad nevajag runāt mēlēs. Jā, Pāvils saka, es labāk pasaku 5 vārdus, ko tu saproti, nekā 10 vārdu mēlēs. Viņš to nerunā par to, ka viņš saka, iet cilvēkam kādam, kuram vajag pateikt vārdus. Ja tu viņam mēlēs runāt sāks, viņš nesaprot, ko tu runā. Par to ir runa. Saprot, mēls ir ļoti svarīgi runāt, jo tā ir debesu valstības valoda, tā kā runāt tieši ar tēvu. Un svētākais zina, ko vajag tev lūgt. Tā ir pat pareizākā lūkšana. Ar saviem vārdiem mēs vien bieži lūdzam dažādas lūkšanas. Vajadzīgs vai nevajadzīgs, kā mēs gribam, pēc savas gribas. Bet mums vajag, jūs ar pārsaka staigāt garāts mies, kā jūs savaldīsiet. Ja mēs dzīvojam garā, mēs bieži vien dzīvojam garā, bet nestaigājam garā. Un tā ir tā problēma, ka mēs nestaigājam garā, mēs nevaram svētdienā vadīt visu, vadīt draudzē visu, kādu un kā runāt mēlēs, kā runāt, ko darīt, kurā brīdī. Un tā ir tā problēma, ka mēs dzīvojam garā, bet daram daudz pēc savas gribas. Un radam tās doktrīnas, to reliģiju radam. Un beigās tad cilvēki nesaprot. Runāt mēlēs, es laiku runāju mēlēs, visur, braucot pie stūris, draudzes. Man nav jānāk skaļi, jābļa pa visu draudzes. Es runātu klusā pie sevis. Pāvils saka, redz, ja jūs runājat mēlēs, kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi, bet kas, protams, ceļ draudzi.
Kāpēc? Tāpēc, ka runā mēlis, svētgars tevi ceļ. Tev ir jābūt paceltam. Lai tu varētu pacelt kādu citu. Svētgars runā, iestājas par tevi, dara, lūdz to, ko tev vajag. Kad pravdu, tāpēc, ka tu saki ar skaidriem vārdiem. Tāpēc, kad tu pravdu, tad cilvēki dzird un saprot, ko tu runā. Mēlis ir runāt visiem. Dievs, redzi, ja mēs patveram vaļā apustu darbus. Un es viņu parādīšu pēc rakstvietām. Un parādīšu 4 veidus, kādās mēlis runāja. Šur mēs idam tam cauri. Un apustu darbus, ja mēs atveram apustu darbus, tur ir rakstīts tā. 1. nodaļa. No 4. panta, 4. panta, 5. pants. Un redz, tur Jēzus saka, un to sapulcēm viņš tiem pavēlēja neiziet no Jeruzalemes, bet gaida tā apsolījuma, ko jūs tā viņš sacīja. No manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan kristīja ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīti ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Viņš saka, tā mēs lai viņi neiziet no Jeruzalemes. Lai viņi neiziet, bet gaida tā apsolījuma. Ja Jēzus sacīs, lūkšu Tēvu, tos citu ka tu esi mūžīgi, Jēzus lūdza, lai svētgars būtu pie tevis mūžīgi. Svētgars neiet no tevis projām un nenāk apakaļ. Viņš ir laika ar tevi, tu dzirdi vai nedzirdi, tu jūties vai tu nejūties tā. Viņš ir ar tevi mūžīgi. Viņš tev nekad neatstāja. Tev ir draugs, kas tev ir 24/7 visu laiku, bet mēs daudz pat neesam savu draugu nekad parunājuši. Mēs dzīvojam sevi. Un tā kā ir rakstīts, mēs dzīvojam garā, vai pat nedzīvojam garā, bet nekad nestaigājam. Bet tā ir tā problēma lielākā. Staigā garā, ka tu esi Kristu Jēzu. Nevis ar Jēzu, bet Kristu Jēzu. Tas atdevis, ka viņš ir kungs pār visu tavu dzīvi, visu savu dzīvi, tas atdevis viņam. Viņam, svētēm, kad tu sako svētēm garam. Ja mēs nevaram kontrolēt svēto garu, mēs nevaram nekam rāmīt vai kastītē. Mums jāsaka viņam, mēs esam trauki. Dievs nevies zelta vai sudrauks, bet tāda, kāds tu esi. Un tu esi cienīgs runāt mēlēs, jo tas tev ir dots no Jēzus, un Jēzus asins kvalificē tevi uz to. Viņš tev dod kvalifikāciju, un tā ir dāvana visiem. Pilnīgi visiem. Pieņem no dāvanu un sāc runāt mēlēs. Problēma tas, ka tu netici tam, ka viņi tev doti. Ka Jēzus tev ir devis tev un dāvinājis. Tu domā, ka tu esi gatavs, ka tu esi cienīgi dzīvojis, ka tu esi cienīgs tam un tā tālāk. Bet tu esi gatavs tam visam pilnībā, jo pilnībā ir izdarījis Jēzus. Nevis es un tu, mēs to nevarētu izdarīt. Viņš pie krusta Golgata, mēs tam esam iesvētam, esam krustu un esam samaksāju par to. Jēzus to ir izdarījis un padarījis to pilnīgi un kvalificēs tevi uz to dāvanu. Tālāk mēs lasam apstu darbos 1:8. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētgars būs nācis pār jums un būs man liecinieki, ka Jeruzalem tā visā Jūdejā un Samārijā līdz pašam pasaules galam. Mēs dabūsim spēku. Spēks, svētais gars, mums vajadzīgs svētais gars, mums ir spēks. Draudzē ir vajadzīgs svētais gars, spēks. Bez spēka, bez svētā gara draudzē tikai vienkārši varbūt skaista ēka, varbūt ļoti dižana ēka, rotāta ar dārgumiem, es nezinu, bet ja tu nav svētā gara, tam nav nekādas nozīmes. Nekādas. Tā ir cilvēciski radīta sistēma. Reliģiska sistēma. Viss reliģiskās draudzes izstās skaisti un krāši. Bet tur ir, viņas ir miruši, tur nav svētā gara. Doktrīnas iekšā. Piegās ar doktrīnām ar cilvēcisko. Par ko Jēzus cīnījās visu laiku, pret visiem tiem bauslības mācējiem un farizējiem un raksturmācējiem. Viņš rādīja debes valstīm svētā spēkā, un viņi tam neticēja. Viņi redzēja visu brīnums un zīmes, viņi redzēja visu laiku. Viņi pat teica, Jēzus pie krustītes, nokāp no krusta zemē, tad mēs ticēsim, ka tu esi Dieva dēls. Viņi neticētu arī tad, ja Jēzus nokāp no krusta, jo viņi redzēja visus tos brīnumus, viņi redzēja, kā Jēzus viroņus cēla augšā, kakli redzēja, kur bija dzirdēja, mēmē runā, tīzli, lec ārā no gultām, staigā. Viņi redzēja visus tos brīnumus. Viņi visu laiku redzēja brīnums. Ir rakstīts, lai arī Jēzus tos brīnumus un zīmes vērtīja, tomēr viņam neticēja.
Viņi nezinu, viņa acis bija neredzīgs, nauds bija nedzirdīgs, un cits bija ciet. Viņi nebūtu ticējuši. Viņi redzēja to visu. Un mēs tālāk ar apstu darbu otro nodaļu. Tur bija 120 cilvēki augstabā, kas bija savākušies. Mēs zinām. Kad vasarā diena bija atnākuši, visi bija sapnis vienā vietā. Un pieprasam debesīm nāca rūkoņi, kā stiprs vējš pūst, un piepilda visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādās kā uguns mēls, kas salījās un nolaidas uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildā svēto garu. Un sāk runāt citās mēlēs, lai gars tiem deva izrunāt. Viņi sāk runāt citās mēlēs, gars tiem deva izrunāt. Visi, tur rakstīt, redzi, un visi tika piepildīti, redzi, rakstīts, un visi tika piepildīti ar svēto garu. Un sāk runāt citās mēlēs, lai gars tiem deva izrunāt. Visi, pilnīgi viss, kas tur bija. Dievs nešķiro, tas dabūs, tas nedabūs, tam būs, tam nebūs. Bībelē nav tādas vietas, kur Jēzus būtu teicis, vai kur būtu kāda vieta jaunajā derībā, kur kāds dabū runāt mēlēs un kāds nedabū runāt mēlēs. Nav. Viss dabūja. Visi tie cilvēki bija savādāks 120. Ar dažādām pagātnēm, ar dažādām bagažām, kas kādreiz viņiem bijuši. Pilnīgi savādāki. Bet visi dabūja svēto garu, un visi sāk runāt mēlēs. Tāpēc saka, Jēzus asins kvalificē tevi uz to. Jēzus tev viss piepildīts, viņš tev dod visas dāvanas. Tālāk, ja mēs atveram vaļā apstu darbi. Deviņpadsmit nodaļa. Kamēr Apols bija Korintā, Pāvils pārstāja augstības apvidus. Nonāca Efesā un sastapis dažus mācekļus. Viņš tam sacīja, vai jūs dabūjāt svēto garu, kad jūs kļuvāt ticīgi? Tie viņam atbild, mēs pat neesam dzirdējuši, kas svēts gars ir. Viņš jautā, kādu kristību jūs kristīt, tie atbildēja ar Jāņa kristību. Bet Pāvils sacīja, Jānis kristīja grēku nožēlas kristību. Ļauj jums sacīt, lai tie tic tam, kas nākus pēc viņa. Tas ir Jēzu. To dzirdējuši, viņi tika kristīti kunga Jēzus vārdā. Kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais nāca pār tiem, un tie runāja mēlēs un pravietoja. Viņu bija pavisam ap 12 vīri. Redz, atkal Pāvils apsteigā augstiņu apvidu sastiep mācekļus un prasa, vai viņi dabūši svētu, ka viņi pat nav dzirdējuši. Tālāk, viņš viņiem uzliek rokas, viņš kristīja, un tad uzliek rokas, un tur rakstīts, ka Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais nāca pār tiem, tie runāja mēlēs un pravietoja. Viņi pavisam bija 12 vīri, visi dabūja runāt mēlēs, visi. Atkal dabū visi. Tāpēc tu esi cienīgs dabūt to dāvanu. Tā dāvana tev pieder. Pieņem to dāvanu, ko Jēzus tev dod. Man mīļais dārgais brāl, māsa. Tu esi cienīgs runāt. Mēs varam pēc apstu darbs. Ja pareizi tā bija pagā apstu darbi. Tā. 4. Kur nodaļa tā bija? Jā, 4. nodaļa, ka Pēters nodaļa, 8. nodaļa, un te redz, bet apstuļi, lasim, 8.4. pāns, 17. Bet apstuļi Jeruzalem dzirdējuši, ka Samarē pieņemuši Dievu vārdu, sūtīja pie tiem Pētera un Jāni, kur tie nonākuši lūdzu par viņiem Dievu, lai tie saņemtu svēto garu. Jo tas vēl ne par vienu, viņi nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti kunga Jēzus vārdā. Tad viņi uzlika tiem rokas, un tie dabūja svēto garu. Redz, viņi aiziet un dabūja svēto garu, un viņi runāja mēlēs. Tāpēc, ka dabūs svēto garu, tu runās mēlēs. Un svētais ir dots. Un ja mēs atveram 10. nodaļu, kur pie Pētera Kornēlijs, kad Kornēlijam parādās eņģēlis, un viņš saka, viņš pasauc Pēteru, ka viņu viss nams tiks izglābts un atpestīts. Viņš tā dara. Un redz, tā, kad atnāk Pēters pie viņiem, tie pagāni. Un mēs lasam,
Redz, un lasam 7. nodaļa 10. Un ar to sanādamies, viņš gāja iekšā. Un redzēja daudz sapulcējuši. Tur bija ļoti daudz cilvēku atnākuši. Ja? Un tālāk mēs lasam 44. pantu. Lasīsim 10. nodaļa 44. apstuļu darbi. No 44. panta līdz 46. Pēterim vēl runāja, svētais nāca pār visiem, kas uz vārdus dzirdēja. Un ticīgi apgriezītī, kas Pēterim bija līdzi izbijās, kas svētais dāvana bija izlieta arī par pagāniem, jo viņi tos dzirdēja mēlēs runājam, un Dievu teicam, tad Pēters atbildēja. Redz, viņi sāka visu runāt mēlēs. Pilnīgi visi. Pēters atnāca sāk runāt, un svētais nāca pār viņiem, un viņi sāk runāt mēlēs. Atkal, tu netiek šķirot cilvēku. Visi, kas bija tajā namā, dabū mēļu runāšanu. Tāpēc tā dāvana dod tev, man dāvis brāl māsa. Pieņem, ko Jēzus devis, un pieņem tās, tāpēc, ka Jēzus asins kvalificē, tev es vēlreiz teikšu, tev uz to dāvanu. Viņš ir izdarījis visu mūsu kungs, Jēzus. Viņš to izdarījis un kvalificēs tev uz visām dāvanām. Vispār viss dāvas dod svētais gars. Pilnīgi visas nāk no viņa. Tev jau ir dots viss dāvans. Tas, ka varbūt kāda dāvana var dažādāk izpausties ar kādu. Dziedināšana dāvana tev ir dota. Nav tādīs nekur. Mēs neredzam, ka Jēzus saka par kādām dziedināšanas dāvanām, vai apustuļi saka par dziedināšanas dāvanām kaut kādam, ka viņam, man jāiet pasaukt tas, ka man dziedināšanas dāvana. Tā tev ir dota. Jēzus saka, dod varu un spēku pār visiem ļauniem gariem un sērgām un slimībām. Kur tad ir vajadzīga kaut speciāla dziedināšanas dāvana, ja viņš to dod varu pār visiem ļauniem gariem un sērgām, tas ir dots katram kristietim, katram brālim māsai. Tas tev ir dots. Likt rokas un dziedināt cilvēkus. Pasludināt dziedināšanu, nevis lūgt, bet pasludināt dziedināšanu. Dziedināšana ir jāpasludina ar autoritāti. Tā tev dod varu un autoritāti. Jēzus nekur nelūdz par dziedināšanu. Jēzus, viņš pavēl slimībā. Viņš pasludina dziedināšanu un pasaka dziedināšanu, ka notiks. Viņš miroņus tāpatās, kad ceļ augšā. Viņš nelūdz par miroņus augšā. Viņš pasaka, Lāca nāc ārā, saka vienkārši. Tas ir daži vārdi, Lāca nāc ārā. 3 vārdi, Lāca nāc ārā, viss. Tā ir pavēles forma, tev ir dot. Mums nav jālūdz par dziedināšanu, mums nav jālūdz par ļaunu garu izdzīšanu. Ja es pavēlu ļaunu garu iziet ārā, viss, viņš nelūdz nekur tās lūkšanas. Tas ir dots katram brālim māceklis, tev tas ir jāsver, kas tu esi Kristu Jēzu, ka tev tas ir dots, tas debes valsts ir pilsons, un viss resurss, kas debes valsts, ko Jēzus sagadēs, ir tevi pieeja tam visam. Padars Jēzus asin, tu esi kvalificēts tam visam. Tas, kas ar kādu, varbūt izpaunis, ir rakstīts, ka cits viņš devis par apšanas, cits par prēvis, cits par evaņģēliju, cits par skolē, cits par ganiem. Tas sauc Kristīnes kalpošanai. Jā, viņš ir citus devis. Ka varbūt kāds ir, kas konkrēti darbojas apstuļu dāvana tieši visu laiku patstāvīgs tāds darbu, tā dāvana darbus, vai praviešu dāvana patstāvīgi. Bet ja tev būs vajadzīgs pravietot, un tev būs vajadzīgs skola dāvana, tev viņi izpaudīs, jo svētdienas tev apgādāt jebkuru dāvanu, kur ir vajadzīga, jebkuru dāvanu, kas tev būs vajadzīga, kurā situācijā tev viņi būs un darbos ar tevi. Ja tu staigās garā, tad viņi tev darbos ar tevi. Tu neskaties uz draudzi pakaļ, kas ir apustulis, kas ir skolā, es tev nevaru neko palīdzēt, man ir skolotājs, kam ir skolē dāvana. Viņa darbosies ar tevi, mans dārgais brāl māsa, jo svētais gars dod visas dāvanas tev. Visas dod viņš, viņas nāk no caur viņu. Jēzus to dod visas tās dāvanas. Tu neskaties, ir kāda varbūt, kam ļoti īpašā formā darbojas dziedināšanas, jā. Ka viņš jau pilnīgi iet un visur noteikti, nezinu, varbūt. Jā, bet tu neskaties meklēt, ja tev vajag par kādu, ja tev vajag paslāt dziedināšanu par kādu. Tu neskaties uz draudzi, kam ir dziedināšanas dāvana, jo viņa tev to, tā ir visiem dota. Jēzus teica, dod varu un spēku pār visiem ļauniem stāviem slimībām. Viņš saka, iet paslēt, kas saka, ka Dievs tur atnāks, viens slims, viens spīdlīgs, uzmanot miruņus, izienot garš bez mākslas, bez daudz vairs dodiet. Viņš nesaka, ka ot kādam būs, kādam nebūs. Viņš saka, es jums dodu, ejiet, dariet to. Problēma tas, ka mēs to neapzināmies, un te rodas tās domstarpība. Kāpēc nezināt tas, kas mums dots jau darīt? Un ja es nezinu, ka tev jālūdz, viņš saka, tu roku uzliks, tu pieeja klāt, un vairs nav savu roku, viņš ir vesels, bet tas tev jāsaprot, kas tu esi Kristu Jēzu. Un tev jāstaigā garā. Tas mīļais dārgais brāl māsa.
Tas ir dots. Jebkura dāvana tev izpildīs ar tevi attiecīgā mērā tādā, kādā būs vajadzīga un cik daudz būs vajadzīga. To svēts, kas zinās, ja tu būs garā, viņi izpildīsies. Jebkura. Ja tev būs vajadzīgs, tu varbūt neesi pravietis, kas ir patstāvīgs pravietis. Ir kādi, kas var ko izpildīšu pravietis dāvana visu laiku, viņš nepārtrauc pravietis. Bet viņi caur tevi, ja tev būs vajadzīgi pēc cilvēka, ka tu būsi saticis kādu cilvēku uz ielas vai kaut kādā situācijā, un tev vajadzīs pravietis dāvana izpildīs, svēts, viņi izpildīs ar tevi. Un tajā brīdī tu būsi pravietis. Varbūt to mazo mirkli tu būsi pravietis. Pēc tam varbūt tev nebūs viņu visu laiku patstāvīgi. Tāpēc tev jāsaka, ka jebkura dāvana, vajadz absolūti dāvana. Gana dāvana, tev viņi izpildīs un neskaties pēc, man vajadzīgs vajag pasaukt mācītāju uz draudzi. Man nav tās dāvanas. Nav tādas vietas, kur Jēzus iet vai saka, ka jums jābūt saukt, vai apusturi skrien pēc kaut kādas attiecīgas dāvanas. Viņas viss izpaužas tajā mērā, kurā vajadzēs, jo svētais gars viņas dod visas. Un jebkurš ierocis, tev jebkura dāvana, tev būs tajā situācijā, kurā tev viņa būs vajadzīga. Mans dārgais brāl, māsa. Būs un notiks. Redzi, mēlēs runāt ir tik svarīgi. Ja mēs atvērsim vaļā, tā, korintiešiem atvērsim vaļā. Pirmā nodaļa. Korintiešiem, pirmā vēstule korintiešiem, 14. nodaļa. Redziet, kāpēc? Ko Pāvils saka? Jo kas runā mēlis, nenāk cilvēkiem, bet Dievam, jo neviens to nesaprot, viņš garā runā noslēpumus. Wow! Iedomājies, ka tu runā mēlis, vai garā runā noslēpumus. Tu runā debesu valstības noslēpumus. Svēts, kas lūdz par tevi. Un tu citreiz pat nezini, tu nezini, ko lūgt, bet svēts, kas zina, ko vajag lūgt. Katrā savā situācijā. Tā ir pati pareizākā lūgšana. Tu nezini, ko lūdz mēlis visu laiku. Visu laiku. Un ja tu vari tūkot, tūkošu dāvanu arī dot ir. Prasa svētajam tūkošu dāvanu, viņš tev dos. Un zini, es tūkumā bieži, esmu lūdzis mēlēs kaut ko, un es biju domājis, ka svētais lūdz par to situāciju tieši, kas man vajadzīga. Bet viņš tajā brīdī nelūdzas par to situāciju. Viņš slavē Dievu. Un viņš godāja kungam Jēzum. Tāpēc tā ir mūsu domas, kā strādā. Mēs cilvēciskās domas, un mums, ja es iedos, tad mēs lūksim tieši tā kā par to situāciju. Bet svētais būs kaut ko citu pavisam. Un tā lieta notiek. Viņš to atstāja tajā situācijā. Viņš slavē Dievu tajā brīdī. Vai viņš pārlūdz par kādu citu lietu. Tāpēc, ja mēs runājam noslēpumus, noslēpumi ir noslēpumi. Nevienu vēlams nesaprot, kāds noslēpums tu runā, jo tā ir tiešā valodā tēvu. Tiešā valoda tēvu. Tāpēc viņš baidās, ka cilvēks runā mēlēs no draudzēm tām. Un tāpēc viņš grib arī apslāpēt draudzes, lai draudzes nesaskaņas pa mēli runāšu. Un viņš apslāpē to dāvanu. Un tā dāvana neizpaužās. Un cilvēki nedā daudz, cilvēki ir dabūjuši svētā kristības. Viņi runā mēlēs, bet viņi runā tik maz runā tajā dāvanā. Par retam. Pāris vārdus varbūt reiz dienā 5 minūtes, 10, es nezinu. Varbūt pa pāris dienām, varbūt tikai svētdienās, nezinu. Bet tas tev no katru dienu mēlēs. Es domāju, katru dienu mēlēs. Es domāju, visur, kur vien var. Visu laiku. Visur, kur vien var. Tas ir svarīgi. Jo redzi, Pāvils saka tā, mēs lasam 4. pantu. Kas no mēlēs, tas ceļ pats sevi. Bet, kas predot, tas ceļ draudzi. Redzi, ka tu no mēlēs, tu ceļ pats sevi. Svēts gars ceļ tevi, pareizi sakot. Viņš tevi ceļ. Viņš tevi pacēl. Viņš tev dod atklāsmes. Viņš tev dod gudrību. Viņš tev dod atziņas. Dziļums izprast Dievu. Saprast ticību. Iepazīt ticību. Ticībā nevaram izaugt bez ticībā. Bet ticību mēs varam iepazīt. Jo vairāk mēs ieram kungu Jēzu, jo vairāk mēs ieram ticību. Jo vairāk mēs ieram svēto garu, jo lielāk, jo tuvāk attiecības ar svēto garu, jo mēs vairāk izpildām ticību. Viņš mums dod to visu. Bet redz, kas runā? Bet kas, protams, ir draudz. Tāpēc kāpēc? Tāpēc, ka ja tu runā mēlēs, tu runās draudzē
un neviens netulko, neviens nesaprot, ko tu runā. Bet citreiz arī tā ir vajadzīgs, ja svētais vārots, viņš grib, lai runā mēlis. Varbūt nav vajadzīgs saprast. Viņš tāpat pieskarsies. Bet, protams, tas nav jādara visu laiku, tas jābūt, kad mēs staigājam garā, tad tu zināsi. Bet kas pravieto, tas viņš nav skaidrs vārds. Tāpēc tas tiek celt draudz, tiek celt. Bet tālāk jums ir vārdi, ko Pāvils saka. 5. pantā. Korintiešiem 14. nodaļa, 5. pants. Es gribētu, ka jūs visi varētu runāt mēlēs, viņš saka. Bet vēl vairāk, ka jūs pravietotu, redz. Jo tas, kas pravieto, ir lielāks nekā mēles runātājs, viņš saka. Ja, bet tālāk pareizi vārdi, pēdējie vārdi, pēdējais teikums. Ja, pēdējais mēs paskatījām, lai draudze tiktu celta. Halleluja! Amen! Redz, viņš saka, ka viņš gribētu, lai visi runāt mēlēs. Bet vairāk, kas pravieto, jo kas pravieto ir lielāks nekā mēles, un kāpēc? Tāpēc, kas pravieto, viņš saka skaidrs vārds, jo saprot. Bet, ja tu runā mēles, neviens netulko, tad viņš nesaprot. Bet viņš tāds, ja pēdējais nes paskaidām, lai draudze tiktu celta, tad pravietoties nav lielāks vairs. Bet redzi, tad lielāks ir tas, kas to tulkojumu draudzē. Jums pareizi, kāpēc? Viņš ir lielāks tāpēc, ka tu to tulkojumu, tu nedod no savu prāta. Tas nāk no tavs prāta, tāpēc kā mēls runāš. Tā ir tiešā valoda, tas ir tiešais tulkojums, ko Dievs tieši kā Dievs grib pateikt, vārds vārdā, tu pasaki. Neko nepieliekot klāt no sevis, tu nevar neko noņemt, neko pielikt, jo tavs prāts nav pieslēdz vispār klāt. Tāpēc tas ir lielāks, jo tas, ka Dievs grib dot nodot tieši ziņu. Tā ir viņa precīzākā ziņa. 100%, 1000% pareizi, pilnīgi vārds vārdā, kā Dievs grib pateikt. Tas ir lielāks tam. Jo kā pravieto, tu redzi pravieto, dzirdi pravietojumu, tu redzi varbūt redzējumu, vai Dievs to dod. Tu vari pielikt klāt, tu vari piepušot nedaudz klāt. Tu vari pateikt mazliet vieglākā formā, kā tu redzēji. Tu vari pateikt mazliet smagākā formā, bargākā formā, kā tu redzi. Tu vari daudz ko pamainīt, izmainīt. Un tā ir starpība. Tāpēc, ja viņš saka, ja nedod paskaidrojumu, tāpēc, kad tulkotājs pasaka, kas ir precīzi vārds vārdi, ko Dievs pateikt, bet, kad pravietot, tu saki, ko tu redzi, tu vari daudz ko pielikt klāt no sevis, jo tavs prāts arī te ir pieslēdzies klāt. Tavs personīgais prāts, tava dvēsele, viss ir pieslēdz tavu miesu atšķirtību. Bet tulkojumā nav tava miesa, dvēsele, tas nāk no gara. Tāpēc Pāvils to saka, tāpēc ļoti svarīgi saprast. Tāpēc arī Pāvils saka, ja kāds runā mēls, tad ir 1 vai 2, kas tulko. Tāpēc, kas ir tiešais tulkojums, draudze, precīzi vārds vārdā. Bet, kas pravietos, vienmēr viņam ir iespēja kaut ko pielikt, kaut ko mazliet noņemt, kaut ko nepateikt, kaut ko neizteikt, kaut ko izteikt vairāk. Tā ir tā starpība. Tāpēc ļoti svarīgi. Mēls, tas ir tavs ierocis. Visa tumsa drēb. Vēlns drēb bailēs, paniskās, kas runā mēlēs. Un tur notiks lietas. Tās draudzes, kas runā mēlēs, tāpēc redzam, ka tās draudzes, kas runā mēlēs, viņas aug. Bet tās, kuras nerunā, kuras apslāpjas no dāvanu, tur vienkārši, tur veidos vairāk doktrīnas un reliģija. Un tur nenotiek lietas. Viņas pašas apslāpējuši no dāvanu. Pašas ir apslāpējuši no dāvanu. Pašas ir apslāpējuši. Un redz, Pāvils, tajā pašā nodaļā, ka viņš 8. pantā saka, es pateicu savam Dievam, es vairāk kā jūs visi runāju mēlēs. Viņš pateica, ka viņš runāja vairāk par visu, viņš runāja visu laiku mēlēs. Visu laiku. Un tas tik svarīgi. Visu laiku. Un 3. pantā viņš saka tādi, kas mēlēs runā, lai lūdz Dievu, ka viņš to arī iztulkot. Redz? Ja tu runā mēlēs, prasi Dievam, izskaņu, prasi, tulkam, Dievs to dos tu dāvanu. Ir arī tiecīts pēc vislielākajām dāvanām. Un tu esi runājis pār par to, lai mēs tiecam vislielākajām dāvanām.
Prasa tulkojumu, Dievs dos, ja mans bērns, man meita atnāk un prasa man kādu dāvanu, es viņai došu. Varbūt kādreiz viņa prasa kādu dāvanu, kur viņa jau nav gatava tajā brīdī. Es viņai iedošu to vēlāk, varbūt to dāvanu, jā. Bet ja tu savam tēvam prasi, Dievs tev dos to dāvanu. Ja tiec pēc lielākam dāvanu, tu vēlas jau pārpār to, viņš pārpār to, ja mēs tiecamies pēc vislielākam dāvanu. Viņš jau prasa, lūdzu, Tēvs iedos, mums mīluši Tēvs, debes Tēvs dos tev. Tulkojumu dāvanu. Un mēs atveram 22. pantu. 22. Tā mēls nav par zīmi ticīgajiem, bet neticīgiem, bet praviņš nav neticīgiem, bet ticīgajiem. Redzi? Kāpēc mēls nav ticīgajiem par zīmi? Tāpēc, ka ticīgie jau ir dzirdējuši mēles, un daudz ticīgie runā mēlēs. Un ja viņam mēlēs runās, un viņš nesaprot, tad viņam tas nevar būt viņam nekādīgi, ko viņam nevar pateikt. Viņš to zina jau to dāvanu. Bet ja dosim tulkojumu, tas viņu pacels. Tāpēc tas būs tiešais, visprecīzākais tulkojums, tieši ko Dievs viņam pateikt. Bet praviņš nav neticīgajiem, bet ticīgajiem. Jo, ja tu atnāks pie neticīga un pravietos viņam kaut ko, viņam tas neko īpaši varbūt to nemainīs. Varbūt kāda mainīs, vai kā nemainīs. Tāpēc, ka viņš netic tam, ko teiksi. Jums neko nemainīs, tāpēc, ka viņš netic. Bet ticīgi tic tai pravietošanai. Un viņš ir skaidrs vārdus. Un viņš tam ticēs tam, ko tu saki. Un tad būs par to, ka zīme par viņam, par celt viņu, tā kā pacelt viņu, iedrošināt viņu. Tāpēc jau Pāvils saka. Un 27. pantā ir rakstīts tā. Ja mēlēs runā, tad lai uzstājas 2, ja daudz 3 un cits pēc cita. Un 1, lai tulko, redzi? Lai tulko. Viņš nesaka to, ka nevarētu arī runāt mēlēs tikai. Varbūt cities svētdienas var vadīt tā, ka vienkārši vajag sākt runāt mēlēs. Un viņš tā grib svētdienas. Ja tu būsi gārā, tu zinās to. Bet, protams, ja tu slēdinās tikai mēlēs nāks priekš, neviens jau nekā nesapratīs. Nespēc, ko tu runā, ko tu saki. Jo vārdi jau būs, viņam nebūs saprata vārdi, tikai varbūt kāds, kam ir tulku, kas prasīs tulkošu dāvanu Dievam, kas var pārtulkot, kas pie sevis varbūt var pārtulkot. Tāpēc ir vajadzīgi kāds, lai tulko. Redz, un tālāk ir rakstīts, bet pravieši, lai runā 2 vai 3, un citi, lai apspriež. Redz, bet kādam, kas tur sēd nāk, atklāt, tad pirmais, lai cieši klusu. Jūs pēc kārtas varat visi pravietot, lai visiem būtu pamācības un pamudinājums. Tad viss var nāk, ja kādam nāk pravietojums, draudze. Ja tas ir sēdēļa vadīts, mēs visi varam nākt un runāt. Nav tā, ka mācītājs ir vienīgais, kas tikai saka, runā, pravieto, viņam nav, un caur viņu viss neizpaudīsies, tas viss. Viņš ir gans, viņš gan draudz. Viņam ir savu nozīmi. Bet ir vēl cits dāvans, cits kalpošanas. Mēs esam miesa. Un tad visiem jānāk klāt. Tieši tāpēc arī par pravietošanu. Redz, par pravietošanu īpaši nekad neviens nav to apspriedis. Redz, te ir, kad ja kāda nāk atklās un pravietojums, redzi, pēc kāds visi var pravietot, viņš saka. Jo jūs pēc kāds varat visi pravietot, lai visiem būtu pamācība un pamantojums. Redz, bet tas nekad nav bijis tā, ka tas būtu tā baigi apspriest. Redz, mēlēs runāt, ja nākās daudz uzteiši tā, ka mēs nevar nākt priekšā runāt. Bet ja kāds ir pravietojums, tad var. Bet par pravietošanu tieši tas pats rakstīts. Jebkurš var nākt. To var nākt jebkurš, bet mēs parasti bieži, kas ir problēma tāda, ka mēs nelaižam jebkuru. Bet ir rakstīts, ka var laist. Kāpēc mēs gribam tikai tas, kas priekšā stāv pravietot, bet citam nāk, viņš neļauj, bet Dievs arī caur citiem cilvēkiem runā. Redz, tāpēc tām dāvām jābūt svētākam vadītājam. Mums ir jābūt, mums ir jāsteigā, ja mēs dzīvojam garā, mums jāsteigā garā. Tā kā būs staigāts garā, un tas arī priekšā gans būs staigāts garā, un viss mēs teiks garā, tad mēs zinās, kā jānotiek, un kad var nākt, kas var nenākt, kad nav jānāk, kas nāk no miesas, kas nenāk no miesas. Mēs zināsim to starpību. Redziet,
Es saprotu, ka ir 3 veidi, ir 4 veidi, kādā veidā mēls izpaužas. Pirmais, es redzu, ka ir personīgā lūkšana mēlēs. Tavā slēptā istabā. Kā tu runā mēlēs. Tā ir tava personīga, ka tu runā noslēpums. Kad paudi laiku ar tēvu. Kad tu paudi laiku ar tēvu. Kad tu runā mēlēs, nav, ka tā ir tava istaba. Vai tu dari mašina, tu dari visu. Tā jau pats ir, ka tā ir tava personīga, intīma lūkšana. Mēlēs, kas ceļ tevi, kas runā noslēpums, kas dod tev atklāsmes, atver. Tāpēc jau Pāvils sarakstīja vairāk kā pusjaunu derību, ka tas viss nāca no mēlēs, runāja svētas dievībās atklāsmes. Tā ir tā intīmā runāšana mēlēs. Jo redz, ja mēs atveram vaļā Jāņa 14. nodaļu un lasam 26. pantu, 27. Bet aizstāšu svētīgais, ko Tēvs sūtīs manā vārdā. Tas jums viss mācīs un atgādās visu, ko es jums esmu sacījis. Svētīgais tev mācīs visu. Un tad, kad tu runā mēlēs, tās tu veido attiecības ar viņu. Tu sāc viņu izprast, tu sāc runāt. Viņš tevi ceļ, viņš rudina, viņš tev pamudina. Viņš tev dod atklāsmes, viņš tev dod redzējumus, viņš tev atklāja lietas, izprast lietas. Tu viņu iepazīsti. Viņš visu mācā, atgādās visu par Jēzu, par Jēzu un savus godā Jēzu. Vienmēr viņš pamanās Jēzu, vienmēr. Tēvu Dievu. Viņš nekad nepamanās cilvēku. Dievs nekad nedos savu slavu cilvēkam. Jo Dievam pieder visu slavu, Jēzu pieder visu slavu. Viņš samaksāja dārgo cenu pie krusta par tevi, par mani. Es dārgiem asnīm. Bet tev viņš jāpazīst. Lai viņš ar tevi varētu izpausties, runāt, dot tās atklāsmes. Tev jāpat laiks ar viņu. Vai tu paudi laiku ar viņu? Vai tev ir personīgās attiecības ar viņu, ar Jēzu, vai pazīst personīgi Jēzu jautājums? Nezinu, tu esi Jēzus pieņems par kungu glābē. Tā ir viena, bet pazīst personīgi svēto garu. Savu labāko draugu paliek aizstāv skolas sargu varu, kas te tevi visu laiku 7. Viņš atgādās visu par Jēzu, mācīs tev par Jēzu. Liks izprast šo vārdu izprast. Svētais gars. Un tālāk iesaka, mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu, nekā pasauli dod, es jums dodu. Jūs lai neizbīst. Svētais gars ir tas miers. Miers ir svētajā garā. Tad, kad tu viņu pazīsti un kad tu staigā svētajā garā, nevis dzīvoji, tu esi tajā mierā. Tu esi visu laiku tajā mierā 24/7. Bet tad, kad tu dzīvo viņā, vai pat nedzīvo, tev nav tas miers. Tev viņš var būt, nebūt. Bet tad, kad tu staigā viņā, ir miers laiku, jo Jēzus to mieru deva. Jēzus arī iedeva to mieru. Viņš atstāja to mieru. Viņš zināja, ka mums vajadzīgs miers. Viņš zināja. Viņš zināja, ka mums vajadzīgs miers. Un tāpat mums atver vaļā romiešiem. Atviesim vaļā romiešus. Tur ir rakstvieta ļoti interesanti. 8. nodaļa. Un te redzēja rakstīt tā. Bez tam arī gastāk palikām mūsu nespēkam. Jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet pats gars aizlūda par mums ar bezvārdu nopūtām. Redzi, te rakstīt, mēs tam arī gastāk palikām mūsu nespēkam. Svētais lūdz par mums. Tā, kad runā mēlēs, tu lūdz. Un tālāk rakstīts, tu lūdz, tu tā lūdz, kāds vajag, jo svētais lūdz par tevi. Tavu vajadzīgu, vienalga, ko tev kādu lūkšanu ir vajadzīgs, viņš lūgs. To, kas ir vajadzīgs, kas ir vispārējākā lūkšana. Bet tas, kas izpēdīja tādu 27. pāns, bet tas, kas izpēdīja sirdis, saprot, ko Gars grib, jo tas pēc Dieva gribas iesaist pēc svētē, pēc Dieva gribas iesaist svētības, lūdz pēc Dieva gribas, viss lūkšanas, pilnīgi precīzi, desmitniekā, mērķi, vienmēr, 100%. Svētības runā, lūdz par tevi. Ar bezvārdu nopūtā. Tas ir bez vārdu, bez taviem vārdiem, bez tavas miesiskās prāta vārdiem. Viņš lūdz. Ar saviem vārdiem.
bez tavas domas, bez tavas miesas pieslēgšanās, bez tavas dvēseles pieslēgšanās, viņš lūdz caur tavu garu. Un kas īstenībā saprot, ko svētais grib. Jo tā ir debes valstības valoda, tiešā ar tēvu. Vot tas, kas tev vajadzīgs. Runāt, mēs tam ir svarīgi, runāt mēlēs, cik tu vari, visu laiku. Nenoliec to dāvanu. Tikai tad tu redzēsi atklāsmes, tu redzēsi redzējumus, tu sapratīsi lietas. Tikai tad. Tāpēc es teicu, tā ir, ko es redzu, tā ir tas ir pirmais veids, ko es redzu, mēnēs runāšu. Kad personīgā tā lūkšana, ko tu lūdz visu laiku, tu lūdz. Kas ļoti svarīgi. Personīgā tā lūkšana. Palīdz laiku svēto garu, lūgt, iepazīt viņu. Dari to, man mīļais, dārgi brāl māsa. Otro veidu es redzu tādu, kā lūkšu mēlēs. Kā iestāšanās lūkšana. Iestāšanās lūkšana. Kā vaidu lūkšanas. Kas tiek pamana, ko svētais tev pamana, ka tu jūti, ka tev kaut kas vienkārši, ka tu jūti, ka tev vajag iet lūgt mēlēs. Tu nezini, kāpēc, kas kā, bet tu jūti to pamaninājumu. Radības sāpes lūkšana. Jo Pāvils saka, no jaunas cieši radības sāpes par jums. Par ko? Par tiem, par visiem viņš ciet radības sāpes no jauna. Tā bija tās iestāšanās lūkšanas, ko viņš lūdz par viņiem, par draudzēm. Radības sāpes lūkšana. Vaidu lūkšana. Kur vārdi pavisam savādāk. Nav tā, kā tu, kad lūdz mēlēs, tie vārdi, tev pavisam izmainās, tavs mēles pilnīgi izmainās. Tava intonācija varbūt tā būs skaņas, vai kviekšana, vai neparasti zilbes. Dūkšana, ka tev pamanīt svētais gars, ka tev jāiet lūgt par kaut ko. Tu nezini par ko citreiz. Bet citreiz svētais atklāja to Dievs atklāja tev pēc tam, vai varbūt arī atklāja daudz vēlāk, vai varbūt arī neatklāja. Un to tu redzēsi kādreiz. Bet tev jāiet lūgt, tad tas daudz ko var izmainīt, izglābt. Tas ir ļoti svarīgi. Kad tev ir vaidu lūkšanas, kad jūt pamanā, ej un lūdz, neatkarīgi, ko tu dari. Neatkarīgi, kur tu atrodies. Redz, ir tāds stāsts bija. Es lasu Ken Hagen grāmatā. Viņš stāstīja, kad bija viens fermers. Viņam bija pie 8 gadiem jau. 76, kaut kas laikam tāds neatceros precīzi. Un viņš vienkārši jūt, viņa milzīga ferma bija, ļoti daudz lopu. Laikam es sapratu, 100 tūkstošiem lopu bija. Un viņš jūt pamudinājumu. Un viņš saka savai sievai. Viņi abi divi nometās virtuvē. Viņš gāja ar tām kannām, laikam, nest vai barot lopus vai ūdeni, nest kaut ko. Viņš tās kannas atstāja un saka, es jūtu, ka pamudinājumu svēts vajag lūgt. Un viņi nometās ceļos un nolūdz 8 stundas uz ceļiem virtuvē. Un lopi jau brēc un ēst gribēja, bet viņi nolūdz. Tā bija tā iestāšanās lūkšana, tā pamudinājuma vaidu lūkšana, radības sāpes lūkšana. Un viņi nolūdz. Viņi nezina, kas notiek, bet pēc tam viņš satiek savu meitu. Un meita viņa bija misijā. Āfrikā, un tie bija laikam kaut kāds, nezinu, kas tie pa gadiem bija. 30, 40, 20 gadi. Un viņi bija saslimusi ar kaut kādu to slimību mēri vai kaut kādu, kas tam laikam bija ārstējums. Un tā viņa meita mira nostāja brīdī. Bet Dievs pamudināja lūgt. Un viņš lūdz, iedomājies, uz ceļiem. Viņš nolūdz 8 stundas. Mēs jau te daudz nespējam nolūdz 10 minūtes nolūdz. Viņš 8 stundas nolūdz. Un tas izglāba, Dievs izglāba viņu meitu. Tāpēc viņš paklausīja. Un viņš dziedināja. Un kad viņš satiek savu meitu, viņš saka, ka viņa mira nostāja brīdī. Un tā dienā un tā stundā tieši tā laikā. Un viņš saka, ka tas laiks bija tad tieši, ka viņš lūdz ar savu sievu 8 stundas. 8 vai 10 stundas. Nāc precīzi to skaitu. Bija nolūdz uz ceļiem. Jo vaidu lūkšanas, tās iestāšanas, ka tev pamanās būs, viņas būs, es nezinu, ka tev būs 8 stundas tieši, kā viņam.
Bet viņš būs tik ilgi, tu jutīs, tu zinās, kad apstāj, ka tev vienkārši mēles pāries, savādāk tu jutīs, ka viss ir izdarīts, kas ir noticis. Un redz, viņš izglāba savu meitu, Dievs izglāba viņu meitu, caur to, ka viņš paklaus viņu lūdz. Vēl bija tāds stāsts, arī Kenhēma grāmatā lasīja, ka bija viens mācītājs arī, kalpot, un naktī viņam, un Dievs viņam naktī liek piecels, viņš sāk lūgt, arī iestāšu lūgt, viņš jūt, ka vajag lūgt, viņš sāk no mēlēs, kas, un tad svētais viņam saka, kā mašīnā brauc, un viņš brauc mašīnā, un aizbrauc, un viņš saka, brauc, uz kurien brauc, un viņš saka, brauc tur, pagriez tur, un viņš aizbrauc, un uz tiltu stāv cilvēks, uz Margas uzkāps, viņš grib liekt lejā, un viņš apstājas, un to cilvēku sāk runāt, un beigās ne tikai tas cilvēks neizdarīja pašnāvību, viņš pieņem Jēzus kungu glābē. Dievs izglāb to cilvēku, bet ja viņš to nebūtu darījis, tas cilvēks būtu nost no tilta. Redzi, tās iestāšanās vaigu lūkšanas, tās pamudinās lūkšanas, kas vairs pamudina, ir tik svarīgs mums iet un lūgt. Ken Hēgenam pašam bija tāds pats gadījums. Man patīk Ken Hēgens, ka viņš vienmēr saka, viņš nesaka tikai to, kur bija viss super forši. Viņš stāsta arī, kur viņš kļūdījās un stāsta un atzīst savus kļūdas un daudzies stāsta no kļūdām. Un bija tā, ka viņš kalpoja kādā vietā, tur bija cilvēki simtiem, ka viņš vadīja dievkalpojumu un viņš jūt, ka sēdz pamudināt lūgt. Un viņš neaizgāja. Un tajā brīdī, kas notikās, es sapratu, viņa brāļa sieva, neatceros precīzi, aizgāja bojā. Un brālis palikās ar 3 bērniņiem. Un redz, Dievs viņam teica, ja viņš būtu bijis lūdzis, tas būtu izmainījis to visu. Dievs būtu izmainījis. Viņš neaizgāja. Tāpēc es saku, tas ir ļoti svarīgi. Tās ir, kā es saku, 4 veidi no lūkšanās. Tās ir otrās lūkšanas, ko es redzu. Pamudināšu lūkšanai, tev pamudina Dievs, ej un lūdz. Tas ir ļoti svarīgi. Iet un lūgt, ļoti svarīgi. Ja tādā brīdī Dievs izglābs kādu, varbūt Dievs to atklās vēlāk, tu redzēsi rezultātu. Varbūt neatklās. Kādam nozīme? Ej un dari. Ej un dari. Tas ir otrais veids, ko es redzu, ko ir daudz aizmirsuši par tādām iestāšanām lūkšanām. Tā aizmirst tādu lūkšanas mākslas, ka tāda ir. Un viņi nedara to. Tās ir tās radības sāpes, vaigu lūkšanas, par kurām Pāvils runā, ka viņš no jaunas ir radības sāpes par viņiem. Tas ir tas, kas varbūt nevienmēr izpaužas. Tu izpaužas svētdienas arī brīdī, kad nav vajadzēs. Tas nebūs tā, ka tas patstāvīgi plūd. Mēlis runā patstāvīgi visu laiku. Bet tas izpaužas tā, ka svētdienas. Un tas jau saku, tā būs savādāks mēlis. Tās ir kāds, kas nebūs nekad dzirdējis, kāds vēl nebūs nākus no tevis. Tās būs vaidas vai kliekšana, vai kviekšana, vai zilbris, vai dūkšana, vai kas, tu pat nezini, to darīs svētais gars. Tu jutīs, un tu jutīs, kad tas ir piepildus, kad tev vajag apstāties. Tu jutīs vienkārši. Tu mums nevarēs apstāties ātrāk. Tu jutīs, kad tas viss ir izdarīts, kad tu vari apstāties. Otro veidu redzu kā mēļu tūkošanu. Mēļu tūkošanu. Pāvils saka, ja es runāju mēlēs, tad prasēt Dievu, var dabūt, varat iztūkot. Mēļu tūkošana tieši. Tā tad neizpaužas vienmēr visiem, nebūtu neizpaudīsies tā kluši. Bet es uzskatu, tā dāvana dot visiem. Tev jāpas tā dāvana vienkārši. Var tā dāvana arī citam, varbūt izpaužas dažreiz viņš var dabūt kādu mēļu tūkošanu. Bet vispār viņš saka, lai mēs lūdzam mēļu tūkošanu. Pāvils saka, lai mēs lūdzam. Viņš nesaka, kāds dabūs, kāds var nedabūt. Lūdz. Mēļu tūkošanu tieši. Tā ir otra tāda kāda izpausme, kas mums ļoti vajadzīga. Mēļu tūkošana ļoti vajadzīga, tāpēc, ka tā kā es jums teicu, mēļu tūkošana ceļ, tā ir tiešā vēsts, ko Dievs grib nodot. Precīzi, 100% vēsts. Precīzāk par jebkuru pravietošanu. 100% precīzi, ko Dievs ir pateicis ar tevi. Mēļu tūkošana ļoti svarīga. Lūdzu to dāvanu Dievam. Viņai dot.
ir dota visiem īstenībā. Pilnīgi visi vienkārši mēs to dažreiz nesaprotam un neaptveram to. Un mēs nemaz nelūdzam tādu dāvanu. Ja mēs domājam, kādam īpašums dots. Tā ir otrā, tā ir trešā. Trešā no dāvanām. Ne no dāvanām, bet no izpausmēm. Mēļa tulkošana. Kad tu tulko, mēlēs un pasaki precīzi, ko Dievs ir pateikt. Ceturtā ir mēļa runāšana, kad tu sāc runāt attiecībā cilvēku valodā. Mēs runājam apakšņu darbs par šo. Apakšņu darbi. Un te būs. Tā. Apakšņu darbi. 12. pānlasīsim. 2. nodaļa apakšņu darbi, 12. pāns. Izbijuši un neziņā boli tie visi citam jautāja, kas tas ir. Tas saldvīni, pilni. Es atvainojos. Nē, es atvainojos. 8. pāns. Apakšņu darbi, 2. nodaļa, 8. pāns. Lasīsim vispār no 7. 8. pānta. Tie sabijās un vienu sacīja, vai visi šie, kas runā, nav galieši? Kāda mēs ikvienu dzirdam savu dzimto valodu? Tad viņi sāka runāt, dažādās valodas raksta, ka viņi runāja visādās valodās. Frīģija, Pamfilija, Eģipte, Libīrijas, Nodas, Kirēnas pusē un šeit uz dzīvi apdrušos romieši, jūdi, profesionāli, krēģiši, arābi. Mēs dzirdam tos mūsu pašu valodas Dievu lielus darbus, paužam. Viņi sāk runāt, tā ir 4. veids, kā jūs redzat, ka mēlis saka, tu sāc runāt attiecīgā valodā, tu to valodu pat nezini. Tu lūdzu mēlēs, un kāds tev blakus stāv, un viņš dzird, ka tu saki viņa valodā, saki viņam ziņu, ko nodot. Tā ir tāda 4. mēļa runāšanas veids, kā jūs redzat. Un tu redz, ka viņi sāk runāt, un viņi sāk runāt dažās, viņi dzirdēja viņu valodās. Tas varbūt neizpaužas vienmēr savu tevi. Varbūt nav tā, ka visu laiku tas mums izpaužās. Varbūt kādam Dievs caur kādu īpaši darbojas pilnīgi visu laiku, viņš tā runā kādā, kā viņš stāv, kā blakus, kā viņš runā bez tā valodā. Ka viņš ir sūta cilvēks tādā vietā, lai runātu. Bet varbūt caur kāds nekad nav izpaudies. Izpaudies drīzāk nav nekad caur kādu no mums, tāpēc, ka mēs nestaigājam garām. Tā ir tā problēma. Tā ir tā problēma. Bet redz, tas arī ir šeit, tas arī ir, kāpēc mēlis ir neticīgiem. Ja tu kādā valodā sāc runāt, mēlis var pacelt, es atvainojos, ka mēlis var pacelt neticīgu. Kādā veidā viņš var pacelt. Ja tu vienkārši runās mēlis, viņu nepacels. Bet, ja tu sāks runās mēlis, svētgars sāks runāt viņa valodā, tas izmainīs visu viņa domāšanu. Tas dos viņam saprašanu, tāpēc, ka viņš nevar saprast, kāds tas runā viņa valodā. Un tu viņu valodu pat nezini. Un tas, ka izpaužas, ka tu sāc runāt kādā valodā. Nezinu, piemēram, tu nezini angļu valodu, tu pēkšņi angļu sāk runāt. Nezinu, japāņu valodu, tu pēkšņi japāņu valodā sāk runāt. Un tas stāv blakus Japāns, viņš dzird visu, ko viņam saki. Arābu valodu, ko tu nezini. Tas tāpēc veids, kādā var izpausties svētīgs. Bet redziet, visos šais veidos ir svētais gars, kas to dara. Vienalga kādā veidā, kādā tu runā veidā. Kādā izpaužas. Vienalga kāda dāvana sāk darbus par tevi. Svētais gars, tas, kas to dara. Jebkura dāvana, kas nāks caur tevi, būs svētais gars. Bet mums ir jābūt, jāstaigā, mums ir jādzīvo garā. Mums jāiepazīst svētais gars. Mums jāpazīst viņš.
Jo viss tās dāvans ir nāk no svētā gara. Un mēls ir ļoti svarīgi runāt, kā es jau izskaidroju jums daudz piemērus parādīšu šodien. Mums vajag runāt mēlēs, lai svētīgi var tev pacelt. Kad runāt tos man valdu, zienos tu runāt noslēpums, dārgais mīļais brāl, tu runāt kaut ko varam. Milzīgs debesu valsts noslēpums, tu runā viņus viss. Un tu viņus arī saprast un dzirdēt. Prasa tūkojumu. Prasa tūkojumu. Jo visos šais veidos svētais gars ir tas, kas izpaudīsies caur tevi. Mēļi runāšu dot visiem. Tava intima, tava debesu valstības valoda. Tāpēc arī viss pārējās dāvans ir dots visiem. Tikai svētais viņš izpaudīs tādā veidā, kādā viņš gribēs un cik lielā mērā viņš gribēs. Viņš ir autors tam visam, svētais gars. Tā tev jāpazīst viņš, lai viņš tev varētu darboties attiecīgais dāvanās. Lai viņš varētu plūst savu tevi, iepazīst viņu. Cik daudz laika mums mīļais dārgais brāl māsu tu pavadi? Cik daudz laika tu pavadi ar viņu? Vai tev ir personīgā dzīve? Personīgās attiecības ar Jēzu? Viens zini, ka tev ir, ka tu viņu pieņem par savu glābēju, kungu. Tas ir viens. Bet otrs, vai tu pazīsti Jēzu? Un vai tu dzīvo Kristu Jēzu? Vai tu saprati, kas tu esi Kristu Jēzu? Ka tu esi debesu valstības pilsūns, visvairāk Dieva valsts dēls, mīļotā meita, mīļotais dēls. Ka tev ir visi debesu valsts resursi jau pieejami. Viss ir pieejams debesu valstībā. Ka tev ir vienkārši jāsako viņam un jānes Dieva valstības svētā spēkā. Ko Jēzus mums arī rādīja. Un kad tu esi cienīgs, saņem to dāvanu, atver viņu vaļā. Zini, kādu laiku apakaļ, gadus apakaļ ļoti daudz. Es braucu pie savas māsas. Un ceļā man Dievs saka, ka viņai uzliks rokas. Un viņš sāks runāt mēlēs. Un es vienkārši pēc savas domāju, kādas rokas uzlikšu. Viņa runās mēlēs. Un es aizbraucu un es paklausu, kā Dievs man lika darīt. Viņai pateica, viņa izstāstīja. Protams, ka viņa sāk teikt to, ka viņa nav cienīga tam. Viņa nav dzīvojusi tādu dzīvi. Es viņai pateicu, ka viņa ir cienīga, ko Jēzus asins padara viņu. Cienīgi tam visam. Ka Jēzus asins klācē viņu tam visam. Un es viņai uzliku rokas. Un Dievs viņu piepildīja svētku garu, viņa sāk runāt mēlēs. Un bieži vien tas redz, tev var rasties domas, kā tas notiksies. Tas tev var traucēt. Dažādi mēs domājam. Cits cilvēks, viņš domā, ka viņš nav cienīgs. Cits viņš domā, ka viņš nav gatavs vēl. Cits viņš domā, ka viņš kāds izpaudīs. Tev nav jādomā, kāds izpaudīsies. Tas nebūs sakas nekāds tavu prātu. Tu nevar ar tavu prātu pat izskriet un apskriet. Tu nekāds sakas nav tavs gars. Svēts ar tavu garu. Gars runā. Svētīgs runā ar tavu garu. Tur nav nekā sakas tavu dvēselē vai tavai miesai. Tavu mieskam prātam. Nedomā par to, kā tas notiks. Pieņem to dāvanu, sāc runāt. Un tās visas dāvanas darbosies ar tevi. Darbosies tā, kā vajadzēs. Un cik lielā mērā vajadzēs. Varbūt tev nebūs tā, ka tu vienmēr vari runāt kaut kādā valodā specifiskā. Japāņu vai tur spāņu, kad vajadzīs. Tas neizpildīs vien. Varbūt tas izpildīs kādreiz pārētā reize. Bet mēlēs runāts ir dots visiem. Svētīgs zināt, kad un ko kā vajag. Ar kādiem ieročiem, kurā brīdī tev vajag ekipēt un iedot tev. Redz, kad snaiperis šauj, viņš paņem attiecīgo ieroci, attiecīgās patronas. Snaiperis nežo ar vienu ieroci visās vietās. Un ar vienu tā pašā patronā. Tu būs atkarīgs no attāluma, no vietām, no mērķa. Tāpēc svētīgs zinās, ko tev dot.
Un kas tev vajadzīgs? Katrā situācijā. Kāds resursus, kāds ieroči tev vajag dot? Tai brīdī. Iepazīst viņu. Iepazīst viņu. Viss, kas tev iepazīst, vajag Jēzu. Tev vajag iepazīst Jēzu. Mans mīļais dēls, brāl māsa. Un viņa asins klāts tev visam, kas tev vajadzīgs. Visiem ieročiem, visam ekipēm, kas būs vajadzīgs. Jebkurā dzīves situācijā. Jebkurā dzīves situācijā. Bet viss lai notiek kārtīgi, kā Pāvils saka. Kādā ziņā kārtīgi. Ko Pāvils ar to runā? Kārtīgi. Ja Dievs ir kārtīgi, tad Dievs nav nekārtīgs Dievs. Kādā ziņā viņš to saka, ka viss būtu kārtīgi. Svētā gara vadīta. Tad, kad tu esi vadīts svētā garā un būs vai svētā gara, viss notiks kārtīgi un pareizi. Bet ja tu nebūsi vadīts svētajā garā, tad viss var arī notiks tā kā fiziski pēc miesiskās. Un tur radīsies nekārtība. Tur radīsies tā nekārtība. Tur radīsies nesaskaņas. Tur radīsies to, ka mēs var runāt, nevar runāt. Tur radīsies tas, ka pravidot vārdu nedrīkst, tad viens drīkst pravidot, nedrīkst nākt pravidot. Bet tad, kad mēs būsim svētā gara vadīti, mēs staigāsim garā. Nevis dzīvosim garā. Viss notiks. Svētīgs darbosies ar mums. Darbosies. Tu nesīsi Dieva valstību. Tu nesīsi Dieva valstību svētīgā spēkā. Un notiks brīnums zīmes, praviduši dziedināšana, atklāsmes. Viss tas notiks. Tāpēc runājiet mēlēs, mīļie, dārgie brāļi, māsas, cik vien varat. Jo, ja tu gribi dziļākus, redzēt, atklāt noslēpumus, svētīgs tev atklās, saprast tos noslēpumus, īpast tos noslēpumus, redzēt tos noslēpumus. Tu gribi redzēt tos brīnums un zīmes, kas svētīgs dara caur tevi, un lai tu būtu pacelts. Tev vajag runāt mēlēs. Lasi Dieva vārdu. Lai tu gribi, lai tas vārds tev top dzīves tevi. Un tas svētīgs tev atklās to visu. Dieva vārdu. Jo viņš svētīgs dod tev to uguni. Viņš tev dod tās atklāsmes. Viss nāk no viņa. Iepazīst kungu Jēzu. Nevis tikai kā savu glābi, bet kā savu labāko draugu. Personīgi, vai tu pazīsti Jēzu, tas ir tas galvenais. Vai tu pazīsti personīgi Jēzu. Vai mums ir attiecības ar viņu. Vai mēs veidojam attiecības ar viņu. Bet redz, kādas ir tavas prioritātes. Tev tā ir brīva tev izvēle. Ko tu pavadīsi laiku? Cik daudz? Jēzus ar tevi grib pavadīt laiku vairāk nekā tu gribi pavadīt laiku. Dievs grib vairāk par mums nekā mēs gribam ar viņu laiku pavadīt. Viņš grib pavadīt laiku katru minūti, katru sekundi tevi Dievs. Jēzus grib pavadīt laiku ar tevi. Bet lai tu gribi pavadīt svētku. Kādas ir tavas prioritātes savā dzīvē? Jo tas, kas tu gribi, lai tavā dzīvē būtu pirmais, tam jābūt pirmais tavā dzīvē. Tam jābūt pirmais tavā dzīvē. Kādas prioritātes tavā dzīvē? Varbūt tev cits prioritātes, darāt prioritātes savā dzīvē. Varbūt mums negribu iepazīst svētku, bet es gribu svētku, vai par visu, es gribu pazīt Jēzu, kas ir labāku draugu. Pazīt viņam, darīt, kā viņš grib. Sekot viņam, lai viņš var izpausties savu mani, savu spēku, savu brīnu dzīves prātus. Lai viņš var darīt tās visas lietas savu mani. Es gribu viņu iepazīt. Tas, ko gribu, lai tas būtu pirmais, tam jākust tavā dzīve pa pirmu. Mīļais dārgais brāl māsa, iepazīst kungu Jēzu, iepazīst svētvaru un pavadīt ar viņu laiku. Tāpēc, lai Dievs bagātī jūs visus svētī šodien. Tiešām bagātīgi svētī visām debes zemes svētījumā. Jēzus vārdā. Un es lūdzu, lai katrs, mēs iepazīst svēto garu, kā savu labāku draugu palīg aizstāt skolas sargu vairāk. Tiešām pieskaties svētos gars ar savu uguni, lai mūsu acis atvers, mūsu sirds atvers vaļā un ausis ir dzirdīgs. Tavu vārdu. Un mēs sakam tev, kungs, Jēzus, sakam tev, kungs, Jēzus. Tiešām, kas nerunā mēlēs, es pasmu tagad pieņem to dāvanu, pieņem Jēzus vārdā dāvanu. Un sāstāt mēlēs, atver savu mēli un runā vienkārši. Es pasmu tā. Un es svētīju katru brāli māsu, un debesam svētīju Jēzus vārdā, lai bagāti līdz svētīs par katru no jums. Un es lūdzu, lai tiešām mūsu sirds ir
pilns ar Tevi svētdienas, ar Tevi, kungs, Jēzus, lai tā uguns līdz caur mums, lai mēs nesam Tavu valstību spēkā, Tu caur mums un pārbaud mūsu sirds, noņem visu lieko, un ieliec tas, kungs, Jēzus no Tevis mūsu sirdis, un atver mūsu acis, un pārbaud mūsu domas, mūsu domas, man nepareizas domas, ieliec savas domas, lai mēs redzam kā Tu, kungs, daram kā Tu, rīkums kā Tu, un staigājam Tevi, kungs, un saprotam, ka mēs esam debesu valstī pilsoņi. Debesu valstī pilsoņi, ka mēs esam Tevī, kungs, kas man Kristu Jēzus, es saprotu, es lūdzu par katru brāli māsu, vai Tev vajadzīgi dziedāšu paskatus dziedās tagad Jēzus vārdā, un pieņem savu dziedāšu Jēzus vārdā. Tev vajadzīgi atbilst Jēzus vārdā. Tu ļaujies gars vārds vārdā. Un tā cilvēki, es Tev parādu Jēzus vārdā. Es Tev rakstam tas vārdu spēks, pavisam nevienam sēks līmeni. Ja Tev vajadzīgi atrisinājumus, es pasmu Jēzus vārdā, ka dabūs atrisinājumu. Ja Tev sirds ir salauzt, vai Tev ir kādas sāpes, es paskatīju sāpes pazud Jēzus vārdā, un Tev sirds dziedāt Jēzus vārdā. Es pastu Jēzus vārdā. Amen. 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 Es visu sveicu Jēzus vārdā. Vienmēr. Amen. Tik jums nākamā reize. Amen.